Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Grūzijas premjerministrs Iraklijs Kohabidze piekritis sarunām ar diviem bijušajiem ministriem un opozīcijas partiju par valsts virzību uz Eiropu. Protesti Tbilisī sākās ceturtdien, kad premjeras paziņoja, ka Grūzija atliek iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību līdz 2028. gada beigām. Grūzijas ārlietu ministrija vakar izsauca Baltijas valstu vēstniekus. Viņiem tika izteikts protests pret to, ka Latvija, Lietuva un Igaunija noteikusi sankcijas Grūzijas amatpersonām, kas atbildīgas par vardarbību pret protestētājiem. Vienlaikus Grūzijas ārlietu ministrija izplatīja paziņojumu, ka šādas sankcijas neatbilst valstu partnerattiecību ietvaram. Vēstniekiem tika norādīts, ka Grūzijas valdības lēmums neiekļaut sarunu par iestāšanos Eiropas Savienībā jautājumu Eiropas Savienības attiecību programmā līdz 2028. gadam un atteikties no Eiropas Savienības dotāciju budžeta atbalsta nenozīmē Grūzijas Eiropas integrācijas procesa apturēšanu. Sīrijā nemiernieku spēki vakar ieradās pie Hamas pilsētas, pirms tam viņi bija strauji ieņēmuši teritorijas Sīrijas ziemeļos. Šī ofensīva izbeidza 4 relatīva miera gadus. Novērotāji ziņo, ka sācies liels iedzīvotāju pārvietošanas vilnis apkaimē notiekošo kauju dēļ. Tika ziņots par pārvietotām personām no ciemiemiem Hamas provinces ziemeļos un rietumos, kā arī par cilvēku bēgšanu no Surānas pilsētas, kas atrodas starp Hamu un nemiernieku nesen ieņemto Alepo. Situāciju Sīrijā telefoniski pārrunāja Turcijas un Krievijas prezidenti. Irānas ārlietu ministrs Kataras ziņu aģentūrai pauda, ka Teherāna apsvērtu iespēju nosūtīt kara spēku uz Sīriju, ja Damaska to pieprasītu. Savukārt Irākas premjerministrs sacīja, ka arī Bagdāde šajās norisēs nebūs tikai neaktīvs skatītājs. Latvijas Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien atbalstīja ideju uz 9 mēnešiem atlikt valsts prezidenta jau izsludinātos grozījumus sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Grozījumi paredzēja obligātu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visiem transporta līdzekļiem, kas ir reģistrēti, tajā skaitā tiem, kas satiksmē piedalās sezonāli, un izraisīja lielu neapmierinātību sabiedrībā. Komisija atbalstīja steidzamības statusa noteikšanu alternatīvam komisijas virzītam likumprojektam un lūgs to iekļaut Saeimas sēdē jau šo ceturtdienu, izskatot 2 lasījumos vienas Saeimas sēdes laikā. Satiksmes ministrija norāda, ka tā piedāvā grozījumus regulējumā, lai varētu elektroniski pārtraukt transporta līdzekļa reģistrāciju uz laiku, nenododot numurzīmes CSDD. Šie grozījumi arī paredzētu, ka laika posmā, kad transporta līdzekli nelieto, nebūtu jāmaksā arī transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis. Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā sāka skatīt nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošo likumu paketi. Jau sēdes sākumā Saeimas deputāti ar 52 balsīm atbalstīja debašu laika saīsināšanu. Uz nākamā gada valsts budžeta projekta skatīšanu Saeimā koalīcija mobilizējusi visas tai pieejamās 52 deputātu balsis. Politiķi arī apņēmušies budžetu neskatīt naktīs. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi nākamajā gadā plānoti 15 miljardu un 81 miljonu eiro apmērā, izdevumi 17 miljardu un 93 miljonu eiro apmērā. Nacionālās apvienības Daugavpils nodaļa izteikusi pilsētas pašvaldībai priekšlikumu uzstādīt Daugavpilī lielizmēra Latvijas karogu. Argumentācija, ka tas būtu simbolisks solis, lai apliecinātu un atgādinātu Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem par pilsētas piederību Latvijai, stiprinātu iedzīvotāju patriotismu un kopības sajūtu. Pirms tam sociālajos tīklos esot veiktas aptaujas, priekšlikums guvis iedzīvotāju atbalstu, savukārt starp piemērotākajām vietām, kurā pēc iedzīvotāju domām karogs būtu jāuzstāda, lielāko atsaucību izpelnījās laukums aplī pie Vienības tilta, kā arī Vienības dārzs. Daugavpils sociālais dienests uzsācis braukšanas karšu noformēšanu daudzbērnu ģimenēm 2025. gadam. Iedzīvotājus informē, ka iesniegumus braukšanas karšu saņemšanai daudzbērnu ģimenes var iesniegt jau sākot ar 1. decembri. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā, tramvajā un autobusā pienākas 2 daudzbērnu ģimenes locekļiem. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Vienības nams Krievu kultūras centrs anoncējis šūpuļdziesmu festivālu. Tas iecerēts šā gada 13. decembrī 18:00 Vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A. Piedalīsies tādi radošie kolektīvi kā folkloras ansamblis Rusiči, vokālais ansamblis Vdohnovēnije, deju kolektīvs Uzori un virkne viesu.
Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildes Jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio